Ko, Sergej, skati vieta? Kā iet, labi iet. 300 metru jau. Nu, tu gan esi profi. Es esmu tāds. Man divreiz lielāks rekords šajā spēlē. Kubika, Rubika, tev divreiz Šajā spēlē. lielāks rekords. Draudziņ, bet man liekas, ka tu kaut ko esi aizmirsis. Es aizmirsu benzīnu paņemt. Par mūsu raidījumu tu laikam arī neko neatceries, ja? Par kādu raidījumu? Tu vispār laikam neatceries, ja? Sliktāk, nu jā, gadi jau. Esiet sveicināti. Televīzijas spēlē Ar smaidu turpināt TV5 ēteru, un pavisam drīz atnāks mūsu nākamie dalībnieki. Tā ir Valentīna kopā ar savu dēlu Filips. Tas nebija joks? Tas nebija joks, Sergejs. Tiešām, jā. Sveiki, Valentīna. Labdien. Sveiki, Filips. Tas ir Sergejs, mūsu vadītājs. Un Filips. Sveiki. Filips, jā. Nu ko, draugi, kas jauns? Kas jauns žurnāls tāds ir? Nē, mēs tagad nerunājam par žurnālu, mēs gribam uzzināt, kas jauns ir viņu dzīve. Mums ir tāda lieta, ka Filipam drīz būs dzimšanas diena. Dzimšanas diena, jā. Un cik gadi tev paliks, Filips? Varbūt mama paldies, ja? Varbūt jūs, Valentīna, parādīsiet ar rociņu, cik gadu būs Filips. Un būs klauni, būs dzīvnieki, tur fokusi kaut kādi būs. Torte būs. Nu, ja jūs mums palīdzēsiet, Mēs tad jums būs. Protams, jā. Galvenais ir ko? Uz dzimšanas dienas, Torte? jā. Nu. Jā. Tieši tā, šodien jums būs jāizvēlas torte priekš Filipa dzimšanas dienas. Cik daudz cilvēku jūs plānojat, lai būtu jūsu dzimšanas dienā? Tie tuvi radinieki, es domāju, ka draudzenes kādas. Draudzenes? Filipa draudzenes, jā? Draudzenes? Jā, Bernadette. Filipa. Ir Forši, viena. malacis, Ir Filips. viena? Kā viņu sauc? Jāna. Jā, skaists vārds, jā. Malacis, Filips, 1,5. Malacis. Nu tad cik cilvēku? Nu, aptuveni varat teikt. Nu, 13. 13 Nu, tad vajag cilvēki. lielu torti. Jā. Vismaz kādi 2 kilogrami, es domāju, jā? 2 kilogrami man ir lieki, jā. Bet torti nebūs. Torte nebūs par lieku. Nu ko, Filips, es domāju, ka tev grūti izvēlēties no fotogrāfiem, jā? Tāpēc, ka viņi nesmaržo, un tu nevari tos, kā? Pagaršot, jā. Un tagad, special for you. Fokus-pokus, ļaski-masjaski, ahalais-mahalais, pum! Tas ir siera kuka. Un tagad būs vēl viena. Ļaskis-masjaski, ahalai-mahalai, pum! Un tas ir šokolāda kuka. Nu ko, Filips? Ja tu tagad neizdarīsi savu izvēli un 3 sekundžu laika neizvēlies kādu no šiem kūkam, es apvedīšu viss pats, un tev neko nebūs. Nu, tad es skaitu līdz 3. 1, 2. Sergejs, tā ir tagad ļoti grūta izvēle priekš Filipa. Abas tortes izskatās ļoti garšīgas, ļoti apetītas, un tādēļ mēs dosim Filipa māmiņai, Valentīnai, iespēju izvēlēties torti priekš Filipa. Jā, Valentīna? Es skaitīšu līdz 3. Labi, vispirms es pagaršu 2. šitu kuku. Ātrāk, es gribu ēst. Nu, Nē, nu, cilvēks taču cenšas to vāri dot viņam. nu, Es domāju, ka es ņemšu šito. Šito torte šokolādē mums būs par ļoti saldu. Ja? Jā. Bet mums nebūs, ja? Jā, es domāju, ka tev iepatiks labi, nekā mums. Mēs paņemsim šito torte ar Torte ar sieru, jā? sieru, jā. Nu, tagad jūsu uzdevums ir pastāstīt mūsu skatītājiem, kas ir iekšā šajā torte. Rekuri. Kārtainais deserts ar maskarpones krēmu un bezē. Jā. Es domāju, ka tā vērts mēs varam izvēlēties, jā. Un es domāju, ka mēs izvēlēsim zemeņu un vēl var izvēlēties upiņu, aviņu un ķiršu. Nu ko, draugi, tā ir ļoti laba izvēle, un šodien mums ir viena dāvana. Tā ir dāvanu karte no Chili Pizzas. Un lai tev būtu tādi draugi, kā mēs. Bet ar jums, dārgie skatītāji, mēs tiksimies jau pavisam drīz. Uz redzēšanos! Visu labu!